Sveiki, čau. Klāt ir pie 15. epizodi, gods kalpot visai Latvijai, un jā, šodien ir beidzot arī, tomēr jābiežās pagātnē, 1940. gadā, kad Latvijai tika piespriests ultimāts, iestājās karš stāvoklis starp Latviju un toreiz jau PSRS, jā, un diemžēl šajā karš stāvoklī Latvijas armija izvēlējās nodot savu zemi un tautu ienaidniekam, jā, tieši Latvijas armija. To izdarīja, jo iestājās karš stāvoklis, viņai vajadzēja izpildīt savu zvērstu, aizsargāt valstī, aizsargāt zemi un cilvēkus un visu, kas ir šajā teritorijā, aizstāvēt līdz pēdējai patronai vai līdz pēdējiem karavīram, kas spējīgs karot, jā. Bet viņi izvēlējās nodot jau visu līdz ar to. Principā, jā, es teikšu tā, ka, jā, sanāk tā, pēc fakta viņi ir kara noziedznieki īstenībā, jā, tas ir. Nu, kara noziedznieki nav tikai tie, kuri nošauj vairāk nekā vajag un kurus tā kā pēc noteikumiem nevajadzētu nošaut, jā. Nu, šajā gadījumā arī kara noziedznieki tādā veidā, ka viņi neizdarības dēļ, jā. Tāpēc, ka viņi atteicās cīnīties, jā. Atteicās, nolika ieročus, padevās, jā. Jā, un tas arī, principā, jā, visa Latvijas armija ir kara noziedznieki. Principā, jā, viņiem praktiski, jā, pienākās nāves sods, jā. Mēs zinām, visus nodevējus, kur lauž svērsts, viņus nošauj, vai nu nošauj. Sākumā viņi piespriež nāves sodu nošaujot, pēc tam tad ir arī, kam ir likumiskas tiesības apžēlot, jā. Apžēlošana, tas arī, ja notiek apžēlošana, tad netiek izpildīts nāves sods, jā, nošaujot vēl kaut kādā veidā, atņemot dzīvību līdz ar to. Nu jā, šoreiz arī tas principā arī. Nu jā, par to, un tas arī nav izvērtēts, un tas ir noslēpts. Nav, teiksim, tagad tas nav izvērtēts, nav piespriest šī tiesvedība nav bijusi, un nav piespriesti šie sodamēri. Un tādā veidā ir radīts tāds, kā teikt, tāds piemērs, jā, ka nodot savu tautu un zemi, tas ir labi, jā, tas ir labi, un ka tas nav sodām, jā, no tiem iepriekšējiem notikumiem, jā, un tas vēl līdz šim tas tā ir. Jā, tas tā ir, jā, un tāpēc arī mums to arī vajadzētu atrisināt un saprast, jā. Un tā, nu īstenībā jau, teiksim, atgādināšu vēsturi, ja, kā tur viss notika, jā, principā, nu, bija Ulmans pat par sevi bija nelikumīgs valdītājs, jā. Viņa valdīšana tikai pastāvēja uz to, ka armija viņu atbalstīja. Nu, armija, kurā brīdī viņu varēja paņemt, tur ielikt cietumā, vienkārši, nu, ielikt cietumā, apcietināt. Un pateikt, lai būtu jaunas vēlēšanas, ievēlēt deputāti, vienalga tur prezidents un ministri, jā, un tas viss bija armijas varā. Un tajā brīdī, ja notika tas kara stāvoklis, viņi varēja mierīgi paņemt Ulmani ietupināt, vai arī, arī pat ietupināt sliktāk gadījumā nošaut, jā, vienkārši, un vienkārši rīkoties, jā, viņi to neizdarīja. Un tas arī tāds viens punkts, jā, kas ir saistīts ar to, ko es iepriekš runāju par šo gļēvumu formulu, jā, mēs neesam šo visu atzinuši, ko es tagad stāstu, jā. Un tā kā pieļaujam to visu, jā, ka mēs varam nodot mūsu zemi, mūsu cilvēkus un palikt nesodīti, jā. Un tā, tas ir diezgan tāds smags un sāpīgs moments, jā, bet, tas ir mūsu tajā zemapziņā, mūsu tajā visapziņā. Un nosaka arī mūsu turpmākos lēmumus, turpmāko rīcību, kā mēs rīkojamies ikdienā, kā mēs rīkosimies nākotnē, jā. Tā kā, jā, diemžēl, jā, mums par to jārunā. Tas mums jārunā, mums jāizgaismo, lai mēs uzbūvētu to skaistu brīnišķīgu nākotni. Mums jātiek skaidrībā ar pagātni, jā. Līdz ar to, jā, mums tā kā jārunā par šīm visām lietām. Tā kā, jā, ideju jums tā kā vielu pārdomām. Es domāju, ka bija vērtīgi. Tā kā, jā, kā es teiktu, atgādināšu, ka cerības daudz vairāk šobrīd tiešām. Tā kā situācija daudz labāk nekā mēs tā kā jūtam vai iedomājamies. Tā kā, jā, uz priekšu. Čau!